Šodien Rīgas domē notikušajā preses konferencē mediju pārstāvji tika iepazīstināti ar aktīvās atpūtas un sporta festivāla Rīgas sporta nakts norisēm. Rīgas sporta nakts notiks sestdien 17. septembrī, un tās laikā paredzētas līdz šim nebijušas jaunas atraktīvas aktivitātes gan pilsētas centrā, gan uz Brīvības ielas. Rīgas sporta nakts jau 6. reizi Rīgas centrā tiek aicinātas federācijas, sporta organizācijas, klubi sevi prezentēt, sevi lielīt un, protams, arī atrādīt ar saviem sporta veidiem. Mēs visi zinām, ka mums ir basketbols, futbols un hokejs. Tad ir arī Spigmentona federācija vai arī ļoti daudz cīņas sporta veida klubi, kuri nāk un prezentējās un tajā pašā brīdī atrāda un aicinās, lai viņu pulku papildinātu. Es droši vien izmantošu iespēju piedāvāt šogad šai naktī vienu jaunu pasākumu, kas ir pārņemts tā kā pieredze no citām pilsētām, kur ir ļoti populāri tāda veida izklaides, kā nakts braucieni pa pilsētu. Un šoreiz, ņemot vērā, ka mums ir izdevies nomainīt asfalta segumu lielākā daļa no Brīvības ielas, izmantot šo vietu, lai ļaut rīzniekiem, tur, kur viņi parastajā režīmā, parastajā kārtā nevar nekādā veidā pārvietoties ar skrituslīdiem vai, piemēram, ar skateboardiem vai ar citam ierīcēm, tas ir Brīvības iela. Mēs izvēlējušies esam vienu posmu, tas ir no Alfas līdz Vefam un atpakaļ. Sanāc viens aplis ir ap 5 kilometriem. Plus mīnus, un plāns ir sekojuši, ka tauta varēs sākt pulcēties jau sākot no 8. Pirmais starts jau būs 11. Un tālāk būs ļoti komplicēta un izklaidējuša programma visiem dalībniekiem ar visam attiecīgi pārvietošanas ierīcēm. Pilsēta kļūst arvien sportiskāka, un to apliecina ne tikai infrastruktūras attīstība un sporta infrastruktūras pieaugums ar katru gadu, bet arī tas, ka šī infrastruktūra tiek aktīvi izmantot un piepildīta. Šogad, kā jauninājums, ir freestyle sacensības, rādi, ko māki, karsēja meiteņu šovs, dejas, zumbas, vispārējais būs speciāla skatuve, būs speciāla vieta, un varēs speciāli sevi atrādīt, un līdz ar to arī žūrija vērtēs un dos arī, super balvas un tiks apbalvot. Pie Brīvības pieminekļa būs grandiozas florbola sacensības 12 stundu garumā. Superfināls spēkvīriem. Kā katru gadu mums ir airēšana starp augstskolām, kura stiprākā augstskola savā starpā izcīnīs to savu titulu. Tad papildi mums arī šogad Rīgas domas deputāti ar Saeimas deputātiem arī aktīvi nāk kanālā airēties. Ļoti liela Kronvalda parkā būs bērniem programma. Mazajiem sākot ar balansēšanās, riteņiem un visādām sporta uzdevumiem. Otro gadu, ko mēs esam atsākuši, ir sportistu gājiens. Sportistu gājiens, kuriem kāda sporta federācija vai klubs vai sporta klubs vai kāds sportists var pieteikties vēl joprojām Rīgas sporta nakts.lv mājaslapā un pieteikt savu dalību sportistu gājienam. Gājienā ir tāds, ka visi kolektīvi iet un atrādās, un viss tur vadītājs piesaka, un tas tāds, kā mēs smejamies, pie Brīvības pieminekļa daudz iet. Viens gājiens, otrs gājiens, bet sportisti bija aizmirti, un pagājušajā gadā pierādījās to, ka jau bija pirmajā gadā jau bija pietiekami daudz federācijas, organizācijas. Šodien jau ir arī 20 organizācijas, nepilni 500 cilvēku sastāvā. Pulkstenis 4 sāks to skaisto sporta nakts atklāšanu ar gājienu. Aktivitātes pie Tirdzniecības parka Alfa sāksies jau no 8. vakarā. Autostāvvietā būs iekārtots sacensību centrs, kurā tad būs arī dažādas tirdzniecības teltis, skatuve. Uz skatuves uzstāsies dažādi mākslinieki, būs dejas, būs arī ēdinātāji, tā kā viss tā kā īstā festivālā. Protams, neiztiks bez paraugu demonstrējumiem, kas būs vairāk skrituslīdotāji, skateboardisti, kuri laikās uz rampām, kas ir apvienība Green Trail, kas būs ar izgaismotiem braucamrīkiem.
40 minūšu garumā pirms starta, tad viņi rādīs savus paraugu demonstrējumus, lai arī iedzīvotājiem būtu interesantāk un viņi redzētu to ekstrēmāko pusi no šiem sporta veidiem. Tad, protams, 11. sākam ar skrituļslidojumu, kas būs noteikti masas ziņā vislielākais starts, jo arī šobrīd no 500 dalībniekiem, kas ir pieteikušies, lielākā daļa ir skrituļslidotāji. Un tad, attiecīgi, ik pēc kaut kāda intervāla, kas ir izrēķināts aptuveni tā, lai netraucētu viens otram, dažādu rīku pārstāvji, tad pēc 10 minūtēm pēc skrituļslidotājiem startē ar skrituļdēļiem un skrējriteņiem dalībnieki. Pēc tam ir arī rollerslēpojums, un tad kulminācija, kas ir pusdienos jau naktī, tas ir sprints skrituļslidotājiem, kurā piedalīsies augstas klases Latvijas skrituļslidotāji. Un tad pēc tā mēs turpinām atgriežamies sacensību centrā, kur vienos ir apbalvošanas ceremonija, un kā jau es iepriekš arī minēju, ka tas nav ar sacensību elementiem pasākums, bet tas ir vairāk prieka pēc, draudzības brauciens ikvienam, tad arī tās balvas tiks sadalītas dažādās nominācijās. Latvieti, līdzjutēji, nāc sevi pierādi sporta naktī, apskaties, uz ko tu esi spējīgs. Kas saka, nesēdi pie komentāriem un nāc un piedalies. Aktīvās atpūtas un sporta festivālu Rīgas sporta nakts atbalsta Rīgas dome un Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments.